Kategorijā eksporta jaunpienācējs iepazīsimies ar uzņēmumiem, kuri nu pat uzsākuši savu ceļu, tomēr dara to pārliecinoši. Šie uzņēmumi ir spilgti piemēri, ka svarīgāks par lieliem budžetiem un milzīgām infrastruktūrām ir tas, ko var saukt par uzņēmēju ķērienu. Cosmetics Nord ir inovatīvs, augstas kvalitātes privātās un baltās etiķetes kosmētikas ražotājs, kas piedāvā sejas kopšanas, ķermeņa kopšanas un matu kopšanas produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus ilgtspējīgā veidā. Uzņēmums ir dibināts 2010. gadā un kopš tā laika izstrādā un rada produktus, kas ir ne tikai draudzīgi cilvēkiem un planētai, bet arī moderni un efektīvi. Atkarībā no jūsu vajadzībām piedāvā gatavus risinājumus, kurus var pasūtīt nelielos daudzumos vai izstrādāt jaunas produktu formulas. Uzņēmumam ir 17 gadu pieredze dabisko un bioloģisko produktu izstrādē un ražošanā. Laboratorija un ražotne atrodas Latvijā, Ziemeļeiropā. Modernākās Vācijas un Šveices maisīšanas iekārtas izgatavo greznas tekstūras, kuras pēc tam iepilda dažāda izmēra un formas iepakojumos. Uzņēmums piedāvā iespēju pildīt pudeles, tūbiņas, kociņus un kosmētikas iepakojumus. Kāds ir jūsu eksporta produkts? Mēs esam selfname.com un tas, ko mēs darām, mēs nodarbojamies ar druku pēc pieprasījuma, angliski print on demand, priekš kosmētikas produktiem. Respektīvi, mēs ražojam kosmētikas zīmolus. Pirms nāk cilvēki, kas vēlās izveidot kosmētikas zīmolus, un mēs esam tā vietne, pašapkalpošanās vietne, kur to var izdarīt. Lūk, tad mums ir divi produkti, mēs iekšēji, tā arī viņus definējam, tas ir digitālais produkts, kas ir pašapkalpošanās vietne, un tad mums ir fiziskais produkts, jeb tas, uz kā mēs, ko tad mēs fiziski sūtam un drukājam, un kur jebkurš cilvēks arī tā skaitā var izveidot savu kosmētikas zīmolu, pilnīgi legāli viņu tirgo 30 pasaules valstīs. Mēs strādājam Eiropas Savienībā, Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās valstīs. Fantastiski. Kā jums tas viss sākās? Jo tā vienkārši ejot pa ielu, kaut kā neaizdomās. Vismaz es neesmu aizdomājis pie tā, ka varētu nodarboties ar kosmētikas produktu apdruku. Pēc būtības mēs nākam no uzņēmuma, ko Latvijā diezgan labi pazīst Madara Cosmetics. Un daudzus gadus Madarā ir eksistējis private label segments, respektīvi private label nozīmē, ka tu kā klients vēlējies arī veidot šo kosmētikas zīmolu un tu ej pie potenciāliem ražotājiem un pasūti šos produktus. Tā lielā atšķirība ir tāda, ka private label parasti nozīmē klasisku ražošanu ar ļoti lieliem apjomiem. Mēs savukārt Covid laikā saņēmām ļoti daudz pieteikumus no parastiem maziem uzņēmumiem, kas vēlējās pasūtīt ļoti mazos apjomos un sapratām, ka tur ir biznesa potenciāls. Izpētījām tirgu, sapratām, ka praktiski konkurences pasaulē tajā brīdī nebija. Un tā arī radās tas viss, jā. Bet ģeniāla ideja, neviens to nedarīja praktiski pasaulē, un tad Latvijā radās funktieris, ņemam darām. Jā. Tas ir tik apsveicami, manuprāt. Jā. Tas ir brīnišķīgi. Un tas arī uzreiz guva atbalstu, ja jūs sapratāt, ka tirgus, ka neviens to nedara, ja mēs to izdarījām, un tad... Tev vienmēr ir jautājums, ja to neviens nedara, kāpēc neviens to nedara, varbūt, ka tam vienkārši nav tirgus. Nebija tā, ka neviens to nedara. Vispār pasaulē bija Kanādā pāris uzņēmumi, kas arī bija nedaudz ielikuši kāju, bet kopumā mēs varētu teikt, ka tā mazo segmentu, tā apkalpošana šajā nozarē bija pašos pirmsākumos, pirms 2-3 gadiem, pirms tam nekas tāds neeksistēja. Tad šobrīd ir ap 10 uzņēmumiem jau, kas ar to nodarbojās, un tā mēs gribētu ticēt, ka mēs Eiropā esam vadošie, un mūsu nākamie soļi ir Amerikā. Ļoti labi. Kas bija pirmais jūsu produkts, ar ko jūs sapratāt, šim ir tirgus, šo mēs varam darīt, šo mēs varam eksportēt?
Mēs īstenībā sākām ar 30 produktiem. 30? Nevis ar vienu, jā. Nu, jā, tev ir jāizveido līniju, tu nevar ar vienu produktu izveidot līniju. Līdz ar to mēs sākām ar 30 produktiem. Klasiski parasti sejskopšanas produkti, tīrīšana, mitrināšana un tā tālāk, jā. Kāds bija pirmā valsts? Atkal mēs sākām ar tieši tām pašām valstīm, kurās mēs esam šobrīd. Mēs neesam, mums nav valstis mainījušās šobrīd. Jā, kosmetika regulēta industrija, respektīvi tu nevari vienkārši vērt vaļā tirgus tāpat vien. Tev produktiem jābūt certificētiem un reģistrētiem, un tāpēc mēs arī valstis tā vienkārši nemainām, jā. Ir kaut kādi tādi ļoti pasaulē zināmi vārdi, kas ir printēti šeit patās? Mēs to neizpaužam. Nedrīkst izpaust. Jā, bet jā, mums ir gan lielāki, gan mazāki zīmoli, kas pie mums apkalpojās, teiksim tā, jā. Kad esam uzzinājuši par uzņēmuma attīstību, aprunāsimies arī par nākotnes redzējumu. Jūs sākāt ar Eiropas Savienību, bet turpinājāt Lielbritānijā un Amerikas Savienotās valstīs. Kāda ir jūsu eksporta nākotnes plāni? Ir kas paredzēts eksotisks, jau pat zināms? Mēs nesen atvērām vienu jaunu reģionu Hongkongu. Un cerams, ka šī gada pašās beigās mēs atvērsim arī fulfillment, izpildes vietu pašā Amerikā. Šobrīd mēs sūtam produktus uz Ameriku pa mazām paciņām. Nākotnē mēs plānojam, ka mēs drukāsim tos produktus tur uz vietas. Jā, tur uz vietas. Jā. Plāni ir diezgan grandiozi un skaisti, un es ļoti ceru, ka tie arī izdosies. Kas ir tie cilvēki, kas šo visu domā gatavu? Jo viens ir laba ideja, otrs ir tomēr to realizēt. Un kas jums palīdz šajā ziņā? Mēs kopā šobrīd esam 26. Jā, 26 cilvēki. Mums ir mārketinga, pārdošanas, finanšu, produktu izstrādes profesionāļi. Mēs gribētu teikt, ka ugunīgākie un labākie, ko mēs varējām atrast. Un tie arī ir tie cilvēki, jā. Kā jūs atrodat šos ugunīgos profesionāļus? Es nezinu, tāpēc kā visi laikam, vienkārši meklējam un mums paveicies, ka mums ļoti unikāls produkts. Cilvēki grib pie mums strādāt, mums ir vizuāli pievilcīgs produkts. Par paplašināšanos jau Amerikā, ka jūs domājat, jau vietu, kur šo visu darīt to pašu, ko Latvijā gandrīz par Hongkongu un tālāk. Kas ir tie cilvēki, kas tomēr dara to ārpus mūsu robežām? Jūs domājat tieši... Sadarbības, jā. Tas esmu es un tā kā mani vecākie kolēģi, kas mums šeit ir, tad mēs arī esam tā saucamie partnerattiecību dibinātāji, kas dodās uz vietām un meklē mums iespējas turpināt ar savu biznesu. Savukārt pētniecības ziņā, kā šie visi produkti top un rodās, pēti kāds to visu un jā, mums ir atsevišķi cilvēki, kas nodarbojas ar tirgus pētniecību un skatās, kas šobrīd tā kā kotējās, ko cilvēki meklē, ko cilvēki pērk, un to mēs arī cenšamies ražot. Esam sapratuši par uzņēmuma nākotnes vīziju, kā arī cilvēku resursiem, tālāk dosimies apskatīt ražošanu. Šī ir tā vieta, kur top viss tas skaistums, kas tiek sūtīts pa visu pasauli, un šie ir arī tie printeri. Tieši tā, jā. Pirmā vieta, kur tas viss top īstenībā ir internets. Jo, lai izsūtītu to pa visu pasauli, mums vajag klientus no visas pasaules. Un, protams, ka mūsdienās tas vienkāršākais un ērtākais veids, kā viņus atrast, ir internets. Un mūsu auditorija, ko mēs arī esam sapratuši, ir ļoti progresīva un mūsdienīga auditorija. Un viņiem patīk, ka mums ir pašapkalpošanās vieta, kur viņi var paši uzlikt savu dizainu un pasūtīt, un viņiem patiesībā nav jāsaskarās nevienā vietā ar cilvēku. Lūk, un visas procesas, kas mums ir šeit, mūsu drukas ražotnē, tas arī ir ļoti automatizēts. Mums ir ļoti daudz, kas notiek uz automatizētiem procesiem. Un jā, mēs drukājam kastes. Šis konkrēti ir kastes tā kā ietvers. Jā, mēs drukājam arī uzlīmes uz pudelēm. Un šie ir tie printeri? Šie ir tie printeri. Okay. Gan kastēm, gan uzlīmēm. Jā, mēs sākām ar vienu printeru, šobrīd mums jau ir 4. Dažādi tipa, dažādām nepieciešamībām. Jā. Cik es saprotu, viss šis izrāviens noticis 1 gada laikā?
2. 2 gadu laikā. Nu jā, šobrīd mums īstenībā ir aizgājis jau 3. gads, bet 2 pilni gadi ir pagājuši, jā. Es dzirdēju, ka Latvijā ir tik daudz printētāju kā nekur citur. Var sakot, uz 1 kvadrātkilometru Latvijā ir visvairāk cilvēku, kas print on demand tājs, ja? Kāds varbūt būtu tavs panākumu novēlējums arī pārējiem Latvijas printētājiem? Turpināt attīstīt šo ekosistēmu, jo, tāpēc, ka pirms mums 10 gadus atpakaļ kāds uztaisīja kaut ko, iespējams, ka tikai tāpēc mēs šeit atrodamies šodien. Vai jums ir kāda maģiskā formula, ko var kāds ievērot un mēģināt? Strādāt uz klientu, strādāt uz ātrākiem, efektīvākiem procesiem. Paldies Cosmetics Nord par iespēju ielūkoties uzņēmuma ražotnē, bet tagad dosimies tālāk. Ion Pump ir inovāciju līderis sūkņu tehnoloģijās. Tā ir kompānija, kura izstrādā vieglus, mobilus un uzticamus sūkņus, kas atbilst mūsdienu prasībām, pēc ilgtspējas un pielāgojamības. Uzņēmums īpaši izceļas ar spēju cieši sadarboties ar klientiem, pielāgojot risinājumus viņu specifiskajām vajadzībām, piedāvājot vairāk nekā 80 sūkņu variācijas. Ion Pump modernās tehnoloģijas un efektīvie dizaini ir piemēroti plašam pielietojumam, no būvniecības līdz notekūdeņu pārvaldībai un vētru seku likvidēšanai. Dibināts 2020. gada 2. novembrī, Ion Pump strauji ieņēmis vadošo lomu sūkņu tehnoloģiju ražošanā, nodrošinot efektīvus risinājumus atsūknēšanai, kanalizācijas apveceļiem, plūdu kontrolei, ūdens novadīšanai un citām prasībām. Uzņēmuma panākumu pamatā ir pieredzējusi inženieru komanda, kas izstrādā sūkņu sistēmas dažādiem specifiskiem pielietojumiem un nozarēm. Ion Pump unikālie dizaini ietver vienīgo pasaulē vakuma sūkni, kas turpina darboties pat tad, ja tajā iekļūst ūdens. Konkurentu sūkņi šādos apstākļos apstātos. Šī īpašība kopā ar modulārajiem no melnā metāla veidotajiem rāmjiem nodrošina īpašu izturību, un uzņēmums lepojas ar augstas kvalitātes komponentiem, tostarp motoriem no Vācijas un sajūgiem no Itālijas. Ion Pump lielākie klienti nāk no Anglijas, Vācijas, Austrālijas, Jaunzēlandes un ASV, kur viņu sūkņi tiek izmantoti sūkņu flotēs, kuras uztur lielas īres kompānijas. Lai palielinātu klātbūtni tirgū, Ion Pump aktīvi piedalās starptautiskajās izstādēs, kas ir būtisks nozares tīklošanas veids. Šogad uzņēmums ir piedalījies 5 lielākajās izstādēs un plāno dalību arī nākamajās. Uzņēmums arī ir lepns par to, ka ir radījis pasaulē pirmo bateriju sūkni, kuru var uzlādēt tikai 2 stundās un kas spēj strādāt 8 līdz 10 stundas jebkurā lokācijā. Šie sūkņi ir pat izmantoti, lai dzēstu lavas plūsmu Islandē, kas apliecina to unikālās spējas. Ion Pump piedāvā arī personalizācijas iespējas, nodrošinot sūkņu krāsu pielāgošanu un logotipu iespiešanu uz durvīm, kas ļauj klientiem integrēt sūkņus savā zīmola vizuālajā tēlā un stiprina uzņēmuma identitāti. Kāds ir jūsu eksporta projekts? Mēs ražojam Latvijā pasaulē labākās mobilās sūknēšanas iekārtas. Teikt, ka jums ir pašlabākie pumpji? Jā, šeit Latvijā tiek ražots pasaulē labākais produkts, kas ir viskvalitatīvākais, inovatīvākais, kas paredzēts tirdzniecībai visā pasaulē. Kā jūs sākat, kā jūs nonācāt līdz tam, ka droši var teikt, jā, mēs ražojam pašu labāko sūkņu produkciju pasaulē? Sākās tas 15 gadi atpakaļ, kad arī bija kompānija, kas bija izveidota jauna, kur nopirkām pirmo sūkni kopā ar partneri Ernestu, kur bija mērķis izveidot kompāniju specializētā sūkņu jomas kompāniju. Un 12 gadu laikā tā kompānija izauga 4 valstīs, aptuveni 150 darbiniekiem un aptuveni 600 sūkņiem nomas parkā. Bet tā kā mēs bijām arī jauni, mēs mēģinājām dažādus produktus, nopirkām no Amerikas, nopirkām no Nīderlandes, no dažādām no Itālijas, mēs tā kā sākām eksperimentēt. Un tā kā arī komanda bija jauna, mēs mēģinājām atrast tā kā jaunus nomas produktus, jaunu virzienu, un līdz ar to mēs savācām ļoti lielu pieredzi par tām iekārtām. Mēs ļoti arī tehniski dziļi sākām viņus pētīt, uzstādīt, speciālus projektus vadījām visā Eiropā.
Un beigās mēs savācām to informācijas paku, ko mēs sapratām, ka mēs varam uztaisīt labāk. Jā, kā jūs nonācat pie tā momenta, kad, hei, ir dažādi sūkņi, bet mums būs labākais. Kas jums iedod to know-how? Pieredze, izgudrojums jauns? Jā, galvenais ir pieredze tajā kā lietotājam. Mēs sapratām plusus un mīnusus, un otrs, vēlme radīt kaut ko Latvijā un kaut ko vēl labāku. Un tas galvenais bija radīt kaut ko labāku, kas ir, jo tā industrija ir, sūkņu industrija, tur ir daži spēlētāji, kas ražo jau 50 gadus, bet nav tādas tā kā lielas attīstības inovācijas. Un, protams, viss, kas apkārt notiek, visa digitalizācija, elektroauto, tāpēc mēs uzbūvējam pasaulē pirmo bateriju sūkni, kas spēja strādāt bez dīzeļdegvielas. Tāda veida tā attīstība bija. Jūs ieviesat jaunu vēju, un ar ko pašlaik sadarbojaties? Kādas ir tās valstis, kur var jūsu sūkņus satikt? Mēs sākām pašā sākumā visvairāk ar Eiropas valstīm. Vislielākais tirgus mums tieši ir Anglijā, kur arī viena no lielākajām nomas kompānijām, kas izdomāja investēt sūkņos un sākt izīrēt arī sūkņus. Un stāsts sākās ar to, viņi paprasīja, vai jūs nevarat radīt kaut ko jaunu, kas nav tirgu. Un līdz ar to viņi tieši arī atnāca ar ideju, kādu sūkņus viņiem vajag pasaulē vieglākos, lai varētu viegli pārvadāt un jebkurš cilvēks varētu paņemt viņus un lietot. Līdz ar to viss sākās stāsts ar to kompāniju, un mēs sākām viņiem tieši ražot, un tā arī aizgāja masveida ražošana, un es sapratu to, kad sākām kompāniju, izdomājām jau to sūkņu klāstu, bet beigās mēs nonācām pie tā, ka mēs kaut ko jaunu radījām. Līdz ar to, runājot ar klientu, tu radi jaunus produktus. Tas ir fantastiski. Cik pat labāk ir jūsu produkti? Cik jūs ražojat produktus? Mums ir aptuveni 85 dažādas konfigurācijas, kas ar dīzeļmotoriem, elektromotoriem vai arī litija baterijām mēs ražojam. Un 85 dažādas konfigurācijas, ko klientis var pasūtīt. Jā, cik jūs saražojat dienā? Šogad dienā mēs saražojam 2 sūkņus dienā, kas ir aptuveni, lai salīdzinātu auto industriju vieglāk cilvēkiem saprast. Tas 2 Volkswagen Passati dienā izbrauc ārā no rūpnīcas. Vai kāds sūknis arī Latvijā satiekams? Jā, protams, ir kas Latvijā arī izmanto, un arī viena no pirmiem prototipiem tika pārdoti Latvijā, tāpēc mēs bijām ļoti tuvu un varējām arī viņus uzlabot, tās iekārtas, jo mēs, kā bijām nomas kompānijām, mēs bijām cilvēki, kas ir no objekta, nevis tādi, kas teorētiķi, bet vairāk no objekta, no praktiskās puses. Tāpēc mēs vienmēr varam pārbaudīt. Cik es saprotu, jums notiek arī pilnīgi tā apkopa un apkalpe, kādam vajag redzēt video, kā to darīt, vai kādam vajag apkopt? Jā. Mēs nodrošinām visas apmācības mūsu klientiem, after sales, kas ir servis, visu nodrošinām rezerves daļas, izsūtam jebkurā pasaules vietā. Arī palīdzam bieži vien mums uzdot jautājumu, ko mums nopirkt, lai mēs varētu labāk pārdot mūsu klientiem tālāk. Un tāpēc mums ir tā nomas pieredze, un mēs varam pateikt tieši, tev vajadzīgs šī iekārta vai šī iekārta. Un līdz ar to mums ir ļoti viegli runāt ar klientu, jo mēs saprotam klientu. Jūs zināt drēbi. Jā. Jums ir skaisti arī nosaukumi stāsts. Jā. Par nosaukumu. Tā kā mēs esam inovatīva kompānija, ražojam kvalitatīvu produktu, Ions nozīmē ilgs periods, kas ir uzticams un ilgs periods tieši kalpošanas mūžs, un pampi ir sūknis. Mūžīgie pumpļi. Mūžīgie pumpļi, jā. Kad esam iepazinušies ar uzņēmuma izveidi un attīstību, dosimies tālāk. Kā jūs pārliecināt savus klientus par jūsu sūkņu izturību? Mēģināt kreatīvi pieiet, darīt kaut ko savādāk kā citi. Ja kāds veids varbūt simulācijas uz datoru, tad mēs vienkārši nometām sūkni no ceļamkrāna, parādam klientam, kad viss ir kārtībā, nekas nav noticies un ļaujam viņam iegādāties to pašu unikālo produktu un notestēt pie sevis mājās, jebkurā pasaules vietā.
neticami. Es ceru, ka Latvijā daudz vairāk cilvēki šo redzot, izdomās pārbaudīt savus preces tieši šādā veidā, vismaz izskatīt, tas noteikti ir. Un kā jums veicās ar eksportu tirgu piesaistīšanu un būšanu tajos? Tas nav vienkārši, bet mēs uz to, teiksim tā, mērķtiecīgi ejam. Mūsu darbdiena sākās jau agri 6 no rīta, kad ar mums jau sāk komunicēt Austrālija, un viņa turpinās 6 vakarā, kad pieslēdzās Amerika. Pa vidam mums ir Eiropa, ejam uz mērķi, kuru mēs redzam, un tad jau viss sanāk. Tas ir galvenais. Un kas šo visu satur kopā? Noteikti tā ir komanda, noteikti ir cilvēki, kuri redz šo te tādu kopīgo skatu un šo te kopīgo vīziju, un arī tāds, Latvijas lepnums, kad mēs tomēr ražojam šeit pasaules līmeņa produktu pie mums mazajā 2 miljonu valstī. Saka, ka Latvijā trūks darba spēka. Ko jūs darat, lai dabūtu šo te labo darba spēku tādā līmenī, vai lai varētu droši apgalvot, mēs ražojam labāko produktu pasaulē šajā kategorijā? Mēģinam cilvēkiem stāstīt, informēt un, protams, arī pēc tam viņus apmācīt procesa laikā, bet ar visiem bonusiem pievilināt, kādi ir pieejami tirgu, bet galvenais jau būt daļai no šī stāsta un lepoties ar to, ka viņa paraksts būs uz kāda produkta, kas strādās Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai Kanādā. Kas ir jūsu tādi galvenie sadarbības partneri gan šeit Latvijā, gan arī ārpus mūsu robežām? Ja mēs skatāmies, tad praktiski 22. gadā gandrīz 95% eksporta sastādīja pat ne Eiropa, bet pat pārējā daļa no pasaules. Un, ja mēs skatāmies par visu pasauli globāli, tad mums ir gandrīz līdzīgs sadalījums starp Austrāliju, Eiropu, Ameriku un tā. Kas jums bija paši pirmie eksporta partneri? Paši pirmie eksporta partneri mums bija Angļi, kuri noticēja arī mūsu idejai un ar kuriem mēs kopā radījām šo te produktu. Un tā mūsu galvenā pievienotā vērtība, ka mēs klausamies klientos atšķirībā no varbūt citiem uzņēmumiem, kuri mazliet, teiksim tā, pasīvi tam pieiet un ražo to, ko viņi grib ražot. Mēs atkal runājam ar klientiem un taisam un veidojam šo te nākotni tādu, kādu viņi redz. No cik valstu sadarbības rezultātā top viens sūknis? Cik tur ir dažādi priekšmeti vai detaļas no dažādām valstīm? Labs jautājums. Es gribētu teikt, ka tur noteikti ir iesaistīti kādi 3 kontinenti, lai visu salikt kopā. Droši vien, ka tur ir savas regulas un jātiek galā ar visu dokumentāciju. Protams, tas ir izaicinājums, un ka mēs kopā kā komanda ejam cauri, mainot piegādātājus, mainot specifikācijas, skaņojot produktus, lai ievestu konkrētā valstī. Dažādas muitas procedūras ir jautri. Neapšaubām. Kā ar jūsu paplašināšanās plāniem? Tāda arī ir droši vien. Protams, mēs netaisamies apstāties, kamēr mēs nebūsim aktīvi visos kontinentos. Gaidam arī pirmos sūkņus kaut kur uz kādiem ledājiem, tā kā redzēsim, protams, neredzam iemeslu, lai bremzētu vai nebūtu mēs klātesoši kādā no pasaules tirgiem. Jā, pat es zināmā mērā izjūtu lepnumu par jums, tā kā par savu futbola komandu vai basketbola komandu kādu valsts, ka jā, pie mums Latvijā ražo labākos sūkņus. Paldies jums! Paldies jums! Dzirdēts aizraujošs stāsts, tāpēc paturpināsim ar vēl ko inovatīvu. Jūsu sūkņos esot ļoti unikāla detaļa. Kas tā ir? Jā, tiešām tā ir. Un, lai sūkni spētu sūknēt šķidrumu, paceltu, piemēram, no 2–3 metru augstuma, ir nepieciešams vakumsūknis. Un bieži vien šajā industrijā ar vakumsūkņiem ir citiem ražotājiem lielas problēmas. Tāpēc mēs esam radījuši pilnībā jaunu vakumsūkni, kas ir ļoti unikāls šajā industrijā un ir ļoti grūti izstrādāt. Tāpēc mūsu vakumsūknim nav problēmas ar šādiem izaicinājumiem, lai ātri un viegli pacelt ūdeni līdz sūknim. Un šī tā detaļa, kas padara šo sūkni unikālu un vienu no labākajiem pasaulē. Jā, šo detaļu pa lielam viņa ir tik unikāla, ka viņai tieši forma, kuru pat nevar īsti izmērīt, ir nepieciešams ļoti precīzas iekārtas, lai viņu vispār varētu saražot. Tāpēc mēs esam vienīgie pasaulē, kas viņu izmanto, un mēs jūtamies droši viņu parādīt, jo mēs vienīgie zinām, kā viņu saražot. Tātad arī kāds redzēs
šo nošpikot nevarēs? Nevarēs. Diemžēl nevarēs. Jā, šī detaļa ir atrodas vakuumsūknī un viena no rotējošiem elementiem. Un šo detaļu ir ļoti grūti izstrādāt, jo viņai nav vieta, kā pateikt, formu viņi nevar nomērīt. Tāpēc ir nepieciešams ļoti kvalitatīvs, augsts prezentētas iekārtas. Tad tas ir tas unikālais. Jā. Var paturēt? Droši. Šo visu redzēt bija patiešām patīkami. Kāda ir jūsu nākotnes plāna? Nākotnē mēs noteikti plānojam būt katrā kontinentā klātesoši, un mēs to vīziju redzam gana skaidri. Ņemot vērā to produktu, kur mēs tiešām tehniski varam pamatot tā pārākumu pār citiem, mēs uzskatām to par salīdzinoši reālu un sasniedzamu plānu. Katram ir sava metode, katram ir savu noslēpumu un veidi, kā šo visu pārdot, ražot un salikt kopā. Kāda ir jūsu atslēga? Es teiktu, ka mums to izdarīt ļoti vienkārši, jo pārdot pašu tehnoloģiski advancētāko produktu nav grūti, un mēs to varam tirgot bez lieka, varbūt pārdošanas mehānisma, vienkārši inženieru tehniski pamatojot. Kādēļ mūsu darba rats ir lielāko cieto daļiņu caurlaidību, kādēļ mums ir pasaulē ekonomiskākais dzinējs, mums ir noturīgākais korpus, mums ir unikāla vadības sistēma un pašu patentēts vakuumsūknis, kurš atšķirībā no konkurentiem spēja arī strādāt brīdī, kad ūdens trāp iekšā. Jā, jūs protat pamatot, kāpēc jūs esat labākie. Kādas ir labākās pasaules sūkņu kompānijas galvenās vērtības? Galvenās vērtības ir komanda. Ieguldam komandā, tieši piesaistam jaunus cilvēkus gan no universitātēm, inženierus, un dodam viņiem iespēju arī izpausties un parādīt savu redzējumu. Un tad kopā mēs saliekot to ar klientu vēlmēm, radam produktu. Un mēs nekad nesakam nevienam klientam nē, mēs vienmēr uzklausām klientu un atrodam viņam risinājumu. Mēs vienmēr būsim kompānija, kas nāks ar risinājumu. Un lai mēs varētu saražot un lai viņi būtu klienti laimīgi ar mūsu produktiem. Tagad, ja nu gadījumā, tad tomēr, ja ir kāds cits, kas mēģina ražot kaut ko citu un arī būtu labākais savā vidē, kāds būtu jūsu padoms vai novēlējums tiem, kas mēģina? Es teiktu, lai mēģina, bet mēs vienmēr būsim soli priekšā, jo mēs jau izstrādājam tādas tehnoloģijas, kas vēl varbūt nav, kā piemēram ūdeņraža iekārtas, kas tirgū vēl nav nepieciešams, bet mēs jau soli uz priekšu projektējam katrai detaļai, kas ir iekārtā, mums jau jauna vīzija, kā mēs to uzlabotu, efektivitāti un pie lielākas ražošanas jaudas mēs varētu sākt ražot jaunākas, modernākas iekārtas. Jā, paldies, vīri!